mums ir labā roka? Kura ir kreisā roka? Tagad liekam kreiso roku vidū un pagriežamies pa labi. Maltas ordeņa palīdzības dienestā Rīgā, pašā centrā, mācāmies latviešu valodu. Nu jau 2 gadus. Šeit mācās 2 ukraiņu grupas. Katrā grupā ir no 12 līdz 15 cilvēkiem. Un pašreiz esam apgūši latviešu valodu A1 un A2 līmenī. Ar prieku 2 reizes nedēļā pavadu šeit, Maltas palīdzības dienestā, mācot ne tikai latviešu valodu, bet arī latviešu kultūru, vēsturi. Un vakar mēs atgriezāmies no interesantas ekskursijas par Zemgali. Mēs arī vismaz reizi mēnesī dodamies kādā ekskursijā tālākā vai tepat par Rīgu. Jo manuprāt, ka cilvēki, kas šeit ir atbraukuši, iepazīst vairāk mūsu kultūru, vēsturi, viņi kļūst mums draudzīgāki, viņi iemīl mūsu valsti un viņi nekad nenostāsies pret Latviju. Pirmkārt, mēs šeit nākām kopā būt un kopā satikties, jo viņiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Sajust draugu plecu, atbalstu un būt arī latviskajā vidē. Protams, viņi grib arī saprast gan to, kas ir uzrakstīts veikalā, kinoteātrī, gan arī iepazīt Latviju. Esam tāda grupiņa, kas kopā mācoties valodu, mācās arī citu atbalstīt un mīlēt šo pasauli un citu. Sveiks! Mani sauc Valērijas, es esmu no Ukrainas. Tur, diemžēl, notiek karš, bet mēs tagad dzīvojam Rīgā, Latvijā. Ukraina mūsu mājas, draugi, Maltas ordenis ir otras mūsu mājas. Liels paldies no sirds latviešu cilvēkiem par palīdzību un uzmanību. Slava Latvijai, slava Ukrainai. Dievs svētī Latviju, Dievs svētī Ukrainu. Mani sauc Teķana. Mani sauc Valentina. Mani sauc Tamara. Tagad dzīvo Rīgā, Latvijā. Cik ilgi? Es dzīvoju ilgi, 2 gadus.